Nu tā, 1997. gads. Biedrības namā no daudziem kolektīviem vai daudzajos visādos kolektīvos mums tiešām daudzi tādi inteliģents pārstāvji piedalījās dažādos kolektīvos un dažādās aktivitātēs. Viena no tām ir zinātņu doktore Olga Glikas, kas dzied tautas korī Līva un arī darbojās tautas teātrī. Kopā ar savu dzīves biedru Alfonu Glikasi. Tā, protams, kas Latvijā nepazīst Olavu Gūtmanu, un biedrības namā Olavam Gūtmanim vienmēr bija ļoti daudz tikšanās reižu un dažādu notikumu, un tās parasti tika sauktas par Gūtmaņu dienām. Un šeit tiek atzīmēta Olavam Gūtmanim 70 gadu jubileja. Pilsētas mērs Teodors Eniņš pasniedz kārtējo apbalvojumu un apsveic Olavu. Un, protams, apsveikumi ir viena lieta, bet skaista balle pēc tam ar lielu svētku koncertu, un šeit zvejnieku saimniecību kursa Ziedoņa Juškevics personā Olavam Gūtmanim dāvina milzīgu lasi. Koncerts, kurā piedalās daudzi kori, apvienotais koris solists Jānis Sproģis un Liepājas simfoniskais orķestrs diriģenta Jēkaba Ozoliņa vadībā izpilda Jāņa Lūsēna kantāti Līv. Tātad par līviem. Par līviem. Nu tā, mājvietu biedrības namā ilgus gadus un vēl šobrīd atrada Liepājas Leļu teātris. Un Leļu teātrim bija atsevišķi ieeja, tur, kur kādreiz ieeja bija Baltijas flotes teātrim, bet ilgus gadus un ilgu laiku garderobu izmantoja tieši biedrības nama pusē. Un, beidzot, Leļu teātris sev dzimšanas dienā dāvina garderobu. Priecīga ziņa, laba ziņa. Fotomākslinieki Irīna Tīre un Jānis Lādītis, un tā ir kārtējā reize, kad fotomeistars un fotokolekcionārs tiek apsveikts. Tā kā, it kā varbūt ne īpaši tāda sevišķi izcila kāda kolektīva darbība, bet kā izrādās, estētikas un modes kolektīvs bija ļoti aktīvs, jo ik pa laikam atkal modeskate, atkal kaut kas karnevālā kā modeskatē kā karnevālā. Daudz jaunieši tieši bija iemīļojuši
nevien darboties šai studijā, bet arī apmeklēt tos visus pasākums. Šeit ļoti daudz dažādas lekcijas bija biedrības namā par dažādām tēmām. Un viena no tām, kur tajā laikā bija ļoti aktuāla, Černobiļas avārijas iespaidā pieaugušas vairogdziedzera slimības. Un doktors Alvils Helts bija pulcinājis cilvēkus, lai pastāstītu vairāk par tādu tēmu. Šeit labklājības ministrs tieks ar liepājniekiem. Kultūras sektora vadītāja Baiba Kļava stāsta par Liepājas pilsētas varbūt tādām gan par budžetu, gan par notikumiem kultūrā, tādu stāstījums un redzējums par kultūru. Jā, Liepājā bija Miss un Misters Liepāja, Miss un Misters Liepāja tāda pasākuma, un kā vienmēr ir cilvēki, kas atbalsta šos pasākumus un labvēlīgi uzņem, bet ir, kas nevisai. Un Sarmīta Pujēna tādā rubrikā kā skatiens sāka vērtēt liepājnieku domas un viedokļus par, tas ir tas pats šovs, kam vajadzīgi Miss un Misters Liepāja. Tā. Studijas Svastika darbi ārzemju mākslas muzejā. Ārzemju mākslas muzejs runa ir par Rīgu. Jā, 31. janvārī Latviešu biedrības namā gan ballēs, gan sporto, protams, tas ir bijis vienmēr. Jā, Līvijas Lēnis raksta par mecenātismu. Es bieži esmu to vārdu savā laikā lietojusi, un es domāju, ka it sevišķi tajā laikā, 90. gadu beigās, šis vārds tiešām bija svešvārds. Un te skatienā arī Līvija Lēna uzsākus tādu diskusiju. Tā modeļskolas kārtējais karnevāls par kultūru un mums pašiem arī diskusija. Jaunā dome. Te ir viedokļi. Latviešu biedrības nama direktori teikusi, ka valsts un pilsētas kvalitāti nosaka kultūras cilvēki šī vārda visplašākajā nozīmē. Kopā paveiktais mani pārliecina, ka Liepājas apvienotajā sarakstā ir šādi cilvēki, un viņi prot uzklausīt citus. Jau tajā laikā Pīlēns bija viens no vadošajiem. Respektīvi pilsētas apvienotais saraksts. Es domāju, ka šeit visi liepājnieki šos cilvēkus ļoti
labi pazīst. Edvīns Falks, protams, Sibīrijas cilvēks par atgriešanos no Sibīrijas. Jā, Valentīna diena tiek atzīmēta. Atzīst, ka postskriptum nepieciešama jauna kvalitāte. Kā jau es teicu, postskriptum ir tāds liepājnieku vērtējums dažādās nozarēs, un šim pasākumam bija gan pozitīvas atsauksmes, gan varbūt ne tik. Diskusijas vienmēr bija. Un šis ir kārtējā reize. Februāra pēdējā dienā notika jau rezumējums. Arhitektūrā, izglītībā, kultūrā, literatūrā un tā tiek vērtēti cilvēki. Es domāju, ka tāds izvērtējums pa specialitātēm, pa profesijām jauki. Diskusija ir plaša, kā redz, telefona diskusija un jaunu vērtējumu un konkrēti par to vakar. Un atkal par apvienoto sarakstu. Tā kā gan politiskas aktivitātes un visādu žanru un profesiju cilvēkiem bija. Pat kaķi ir biedrības namā. Kārtējo reizi atkal par postskriptumu. Kori Sāja, viens no bagātākajiem dažādiem, kur saņēmuši dažādas apbalvojumus. Postskriptum, pat atklāto vēstuli raksta Inga Vītola, kas ir šī pasākuma organizatoru un veidotāji. Liepājniekiem Liepājas prese. Jā. Liepājas prece. Biedrības nama lielajā zālē gandrīz katru gadu bija izstādes, kurās visu, ko ražo Liepājā, varēja apskatīt šajās izstādēs, sākot no desām un dažādiem citiem, gan pārtika, gan rūpniecības preces. Tā kā. Un lūk, Vita Petersone, bērnu teātra vadītāja, vienmēr dzīvespriecīga, vienmēr droši vien vissliktākajā cilvēkā prata saskatīt labo. Un lūk, Vita saka, mana pilsēta ir kā dāma samta kleitā ar caurām zeķēm. Diezgan trāpīgs teiciens. Te ir par dažādiem pasākumiem. Un te ir mana tēvu zeme. Tā. Jānis Lādīts ilgus gadus strādāja tieši ar bērniem, mācīja bērniem fotografēšanu, bet nevien fotografēšanu no tās tehniskās puses, bet arī kā
veidot kadru, kā saskatīt kadru, kā veidot, nu tā kā tā dziļāk pastāstīt, kas ir fotografija. Gatavojas izstādē, izvēlies Liepājas preci, nu tā, izstādes organizatori Māris Stankēvičs, Andris Griģis, Uldis Sasks un Mārtiņš Sasks. Nu jā, te jau ir, viss jau notiek. Cilvēki plūda uz šo izstādi, jo tur bija arī tāda, nu, protams, ja tā ir kāda no pārtiks precēm, tad tā taču ir jāpagaršo. Un tur bija ļoti liels klāsts dažādu gardumu. Protams, atkal skatienu rubrikā par kultūru un par notikumiem Liepājā. Nu, par pavasara sezonu biedrības namā. Un, protams, atkal jau tiek gatavots postskriptum un nosaukti bijušie laureāti. Postskriptum kārtējais mēģinājums. Te jau ir tā kā jau tiešām postskriptum pēc tā pasākuma. Postskriptum laba ideja draņķīgā iepakojumā. Jā, nu, diemžēl par ideju visi bija tiešām tā bija pozitīva atsauksme un pozitīvs vērtējums, bet par izpildījumu nu, varēja būt arī citādāk. Mēs spēlējamies kā bērni smilšu kastē. Inga Vītola, kas tieši bija šī pasākuma veidotāja, organizētāja, un, nu, ko par Ingu Vītolu un postskriptum domā? Nu, te ir dažādi cilvēku vērtējumi, bet, nu, par jebkuru pasākumu var vērtēt, un jebkurā pasākumā ir kāds mīnus, bet, nu, Inga tur ielika tiešām savu sirdi. Vai tas bija labi vai nē, nu te ir vērtējumi. Latviešu sakāmvārds mūžu dzīvo, mūžu mācies adresēts Edgaram Pujātam un viņa skolotāja Liepājas teātra direktora Jāņa Drēblata. Profesionālākie, jā, te ir par kārtējo gada liepājnieku noslēgumu, un Pujāts tieši arī vadīja to pasākumu. Te ir nosaukt kārtējā reize, Vita Rozenberga kultūrā, un tā kā Jānis Drēblats izsaka savu vērtējumu Pujātam un gada liepājnieks. Gada liepājnieks 96. gadā jau bija 2. Gada liepājniece māksliniece Benita Bitāne un arhitekts Uldis Pīlēns. Uzņēmēja darbības atbalsta centra vadītāja Anita Mežinska ļoti aktīvi darbojās un veidoja kultūras namā dažādas ar biznesu saistīts. Tajā laikā biznesa jau bija tāda vēl pat sākums. Tā.
Dzimšanas dienas svinības domē pilsētai liepājniekiem. Šeit ir, jāsaka, pirmo reizi uz šo pilsētas dzimšanas dienu, šīm pilsētas dzimšanas dienas svinībām ieradās jaun ievēlētā dome pilnā sastāvā. Un šeit jau ir apbalvošana, gada liepājnieka apbalvošana, kurā iepriekšējā gada 2 liepājnieki Jānis Laksdiņš un Vija Feldmane apbalvo jaunos gada liepājniekus Benitu Bitāni un Uldi Pīlēni. Jānis Laksdiņš teica, ka tituls būs gana grūti nesams. Jā, būt labākam jau nekad nav bijis viegli. Zvani skan ar pašapziņu, jā. Te abi liepājnieki, visa apbalvošanas procedūra. Benita Bitāna un Uldis Pīlēns. Skaisti. Irīna Tīre kārtējo reizi tiek apbalvota, sumināta. Fotomākslinieks veic savus pēc kādas izstādes, un šeit ir tas solās būt interesants sarīkojums. Runa ir par Liepājas kultūras fondu, par to, kā veidojās kultūras fonds. Jā. Gada liepājnieki citā skatījumā. Cienījamie liepājnieki, apvienotais saraksts 7. martā, tātad Liepājas dzimšanas dienas priekšvakarā, kaut ko saka vēl, jeb te vispār ir, praktiski Liepājā visi zinām cilvēki. Un šeit ir sociāldemokrātu saraksts. Tātad tuvojās kādas vēlēšanas, tā jāsaka. Lieldienu pasākumu bērniem un pensionāriem. Jā, vēlēšanas, jaunās domas vēlēšanas sākušās. Protams, ka biedrības namā bija viens no lielākiem Liepājas iecirkņiem. Un tas ir nevien tāpēc, kad Liepājas biedrības nams atrodas pašā pilsētas centrā. Es parasti esmu teikusi, ka centrāk vairs nevar būt. Pašā pilsētas vidū ar ļoti ērtu pieeju, un cilvēki bija iemīlējuši šo vēlēšanu iecirkni. Ja vien nevajadzēja vēl balsot konkrētā vēlēšana iecirknī, tad biedrības namā vienmēr bija visvairāk vēlētāju. 2 koncerti sestdienas pēcpusdienā, mežradznieks Gecevičs, daudz viesmākslinieku. Un tā, Villainas lieldienās. Tā tad tie ir Kursas lakati. Kā jau es minēju, ļoti ilgus gadus
Lietišķās mākslas studiju kursus vadīja Pumpuri, Erna un Miķels Pumpuri. Un tad stafeti pārņēma Ilma Rubene. Ļoti aktīvs cilvēks, ļoti prata strādāt, labi prata strādāt un iesaistīt jaunus dalībniekus. Un šis ir tikpat ļoti ilgadējs Liepājas vēl vecā kultūras nama mākslinieks un absolūti neiztrūkstošs visu kursas izstāžu iekārtotājs. Un ar ko viņš noformētājs, jāsaka precīzāk, un ar ko viņš varbūt izcēlās no daudzām, jeb no daudziem citiem izstāžu noformētājiem. Nu, nebija vienkārši kaut kā izvietotas vai villainas, vai lakati, vai koki, vai dzintari. Viss bija super precīzi, sistemātiski, tematiski. Viņš jebkurā izstādes noformēšanā ielika nevienu savu sirdi un zināšanas, protams. Bet sviedri lija straumēm, kamēr viņš iekārtoja šīs izstādes. Nu, te lūk ir tāds ģitāras pavēlnieks, ko sauc par Armandu Alksni. Ļoti zināms muziķis, ļoti cienījams muziķis, interesants un visādi labs cilvēks. Sporta deju klubs Svinks gaida savus atbalstītājus. Biedrības namā ļoti aktīvi strādāja tieši sporta deju centrs Svinks. Un Svinga deju skates konkursi pat ar starptautiskiem dejotājiem notika katru gadu un vairākas reizes. Atkal pie modeļu skolas pasākumiem. Viens no kora Līva ilgadējiem dalībniekiem, Aleksandrs Eleks, skolotājs, ļoti cilvēks ar augstu inteliģences pakāpi. Nu, lieldienās, kādas lieldienas var notikt bez šūpošanās vai olu ripināšanas. Tas arī bija tā, ka Latviešu biedrības nama pārziņā visi pasākumi, cilvēku daudz, bērnu daudz, prieka daudz, skaisti. Pensionāru konference Liepājā. Pie tam, ko nozīmē konference? Tajā piedalījās nevien Liepājas seniori, bet praktiski no visas Latvijas. To veidoja Aija Barča un pensionāru padomes priekšsēdētājs Arnolds Upmalis. Gunārs Ordelovskis, kas tad nepazīst Gunāru Ordelovski? Koncerts Liepājā, šoreiz tas sasits, diemžēl jau Gunārs Ordelovskis vairs jau nebija, bet
piedalījās un koncertu pieteica Ordelovska meita Dace Liepa, un šeit galvenokārt piedalās pūtēju orķestri, protams, deju kolektīvs. Dažādi deju kolektīvi, deja kā dzīves sastāvdaļa, apaļu jubileju, toreiz tie bija 50 gadi, svin tautas deju ansambļu Rucavietes vadītāja Olita Laiviniece. Viņa bija nevien tautas deju ansambļu Rucavietes ilgadēju vadītāja, viņa bija Kurzemes zonas deju virsvadītāja. Ļoti aktīvs un darbīgs cilvēks. Un cilvēks ar tādu, strādāt ar jauniem cilvēkiem. Olita nevien daudz ko deva šiem jauniešiem, bet arī daudz ko saņēma. Jo to dzirkstošo enerģiju, ko viņi saņēma no tiem jauniešiem, tas jau kaut kas ir. Ceļš uz fotomeistarību, kārtējie fotomākslinieku. Latvijas fotomāksliniekiem pasaules kauss. Un šo pasaules kausu saņēma tieši Liepājas fotostudija. Huberts Stankevičs par dubultu portretu, Pēters Jaunzemes Vizbuļu laiks, Gunārs Kopštāls. Katrā ziņā tas bija īpaši augsts apbalvojums. Pasaules kauss. Un Liepājas fotostudijas dalībnieki ar studijas vadītāju Hubertu Stankeviču priekšgalā šo super augsto apbalvojumu, šo pasaules kausu uzdāvināja Vairai Vīķei Freibergai. Atkal modeļu skolu un modeļu skolas pasākumu. Jā, tie bija iecienīti. Kultūras fonds nostiprina vadību un rindas. Jā, kultūras fonds bija izveidots. Kultūras fonda priekšsēdētājs Huberts Stankevičs, viņa vietnieki Māja Neimane un Atis Brikmanis, izpildi direktore, toreizējā kultūras ministrijas inspektore Laila Millere. Komisijās Vita Rozenberga, Mirdza Paipera un Pēteris Rozga. Tā, kārtējais baleta konkurss. Viens no Liepājas kino amatieru studijas veidotājiem, faktiski pats veidotājs, bija Eduards Tisē. Un ierosinātās bija Huberts Stankevičs, lai kaut kā vairāk cilvēku atcerētos un pieminētu, kas tas Eduards Tisē,
kas tas tāds bija. Viena no ielām Ezera krastā toreiz tika nosaukta Eduarda Tisē vārdā. Un, protams, tajā laikā tas bija tāds jaun uzcelts rajons, tur viss vēl bija jauns, zināmā mērā papliks, patukšs. Un Huberta priekšlikums bija šo ielu apzaļumot, apstādīt ar kokiem, galvenokārt ozoliem. Šajā pasākumā piedalījās daudzi biedrības nama kolektīvi, protams, fotostudija, kinostudija un vēl daudz cilvēki, un šeit tiek tātad apstādīta Tisē iela, apzaļumota ar kokiem. Nu jā, tā ir tā pati reize. Eduarda Tisē 100 sarīkojumi nav beigušies, un tā kā tas bija tāds Eduardam Tisē 100, un te bija arī, tādi jautri pasākumi, un šeit tieši tā koku stādīšana. Par dziesmu svētkiem, protams, gatavošanās dziesmu svētkiem vienmēr ir ļoti, ļoti savlaicīgi. Un viens no gatavošanās varbūt koncertiem, un te ir arī maestro Valdis Vikmans koncerts biedrības namā. Dziedāt spītējot bezcerībai, to, kad finanses kultūrai ir trūkušas vienmēr, un kā katrs lāpījās, kā var. Uz ballīt un disenīt uz dančiem. Atkal kārtējais viedoklis par. Mēs visi sakopām savu Liepāju. Liepājas kultūras fonds, Latviešu biedrības nams, tautas fotostudija un uzņēmums Ezera krasts. Te par kārtējiem kādiem. Muzikālā ceturtdiena, šajā muzikālajā ceturtdienā piedalījās ļoti spilgti mākslinieki. Šoreiz tie 3x B, Bachs, Buxtehude un Baroks. Aija Engelman aprak šo koncertu, un ar ko šis koncerts ir īpašs. Minēju iepriekš, ka Lotārs Džeriņš strādāja ar jaunām un jauniem ērģelniekiem, un šis ir viens no pirmajiem jauno ērģelnieču koncerts. Tā kā šeit tāda īpaša īpaša reize, īpašs koncerts, jo pirmais koncerts jau vienmēr ir kaut kas īpašs. Atkal modes skate. Gaismas un kadra dzīvespriecīgais meistars Juris Kerve. Jā,
Viņš strādāja biedrības namā par gaismas un skaņu meistaru. Bija sākotnēji arī ilgadējs darbinieks, ļoti precīzs darbinieks, ļoti labs darbinieks. Bet bija arī viens no aktīvākajiem kino amatieru studijas dalībniekiem, kurš saņēma balvu par jaunā Liepājas kultūras nama celtniecību Liepājā, kurā tika ielikti pamati, un tā tie pamati arī tur palika. Kurzemes mākslas svētku atklāšana Rožu laukumā. Jā, šis ir optimistiskais jubilārs, daudz mūsu kalps, Juris Kerve. Skatiens gan par daudzām lietām. Mātes dienu vajag, nevajag. Ļoti nesaprotams jautājums. Šodien man liekas, kā var nevajadzēt tādu dienu, bet bija tāds laiks, kad laikam arī uzskatīja, ka nevajag. Pa tumšiem parkiem, tik pa svešiem bāriem. Normunds Kārklis, atkal skatiens, atkal viedoklis, kas notiek parkos un nesakārtot vide un nesakārtot paši sevi. Protams, jebkura nesakārtot vide iespaido arī jebkuru. Kārtējie mediķu lektorija Liepājas biedrības namā. Šis ir tās pašas Kurzemes mākslas dienas Rožu laukumā. Kurzemes novada dziesmu svētku Kuldīgā. To, ka man liekas, ka kādreiz bija dziesmu svētki vairāk arī tieši pa zonām. Tagad dziesmu svētki ir galvenokārt tikai Rīgā, bet kādreiz man tomēr likās, ka bija pa zonām. Protams, ka Liepājas biedrības nama kolektīvi visi un vienmēr ir piedalījušies. Kurzemes novada deju svētki Rojā. Jā, fotomākslinieks Nikolais Brīvlaiks Irānā piešķirta sudraba godalga. Dvēseles atspildi. Šeit ir liels raksts tieši par Nikolai Brīvlauku. Nāc uz danci Kurzemīte, Kurzemes novada deju svētki. Liepājas delegācija ar lielu gājienu. Tā. Vēl te par Kurzemīti un ievēlēt vēlēšanu komisiju, tā kā biedrības nams bija cieši saistīts ar vēlēšanām, tad tas arī toreiz bija svarīgi. Opera muzika Argentīnas mākslinieku izpildījumā. Ja šodien tas jau nav nekas jauns. Argentīna, Spānija, Francija, vēl kādas valsts, bet tajā laikā tas bija diezgan neparasts, kā uzstājās opera mākslinieki no Buenos Aires,
diriģents Fernando Alvarez, un, nu, katrā ziņā toreiz, tajā laikā tas bija jaunums. Nu, modas skats pasākumu atkal. Viena pati Jāņu zāle. Tiek jau informēts, kas būs pa Jāņiem. Tā te lūk ir šie argentīnieši. Liepainieki kā vienmēr neskopojās ar ziediem un aplausiem. Nu, šeit bija īpaša reize Argentīnas mūzika un argentīniešu izpildījumā. Nu tā, kā jau es teicu, ziedu izstādi, īrise, rozes, gladiolas un viss, kas vienmēr nams smaržoja pēc ziediem. Mans skolotājs kā saules puķa skolotāja dienai veltīts pasākums. Šeit jau ir Līgo svētki tirgus laukumā ar koncertiem, ar Jāņu zālēm un tā lielā kritizēšanas kāre. Skatienā atkal kāds Liepājā bija, nu, protams, atkal individuālu cilvēku, aktīvistu veikumā bija Graudu ielas svētki, kurā piedalījās visi, nu, uzņēmumi, uzņēmēji, kas atradās Graudu ielā. Interesants pasākums, bet, nu, kā vienmēr, ir arī cilvēkam nepatīk tas un nepatīk šis. Vienmēr sakot, tas tika apskatīts un pārunāts un vērtēts. Uldis Sasks jāzina, kādā situācijā atrodamies. Nu, jā. Pirms vēlēšanām te ir visi cipari, visi procenti, kādā situācijā Liepāja ir finansiāli. Visatļautība ap mums, protams, atkal vērtējums un viedoklis par kādu no jautājumiem. Paldies Liepājas Latviešu biedrības nama kolektīvam par lielo atsaucību un pretīmnākšanu, un šis bija konkurss mans skolotājs. Godā celts mans skolotājs. Liepājā operas dziedātājs Imants Vanaks, kas vēl dziedāja vēl pirmajā operā un arī ilgus gadus strādāja Emīļa Melngaiļa mūzikas vidusskolā par vokālo pedagogu. Bija nevien vokālists, bet arī rakstīt dzēju. Modeļu skolas vai modeļu studijas vadītāja bija Anta Pujēna, modelētāja, kurai nepatīk rokdarbi. Viņas ieguldījums studijas veidošanā un vispār tiešām bija liels. Un
šeit ir arī raksts par viņas darbošanos un darbību. Gunārs Kopštāls, fotomākslinieks, starptautiskais fotomākslinieks. Viens no fotostudijas vecākajiem biedriem un viens arī no tiem, kas sāka veidot fotostudiju. Liepājas jaunie fotomākslinieki plūc izstādes laurus. Fotostudijai par lauriem tur nav ko runāt, jo to ir tik daudz. Liliju svētki. Grezna, cēla, smaržīga, vienkārši lilija. Jā, te ir kārtējais gada tirgus. Nidā svin ar cepelīniem. Šie jau ir zvejnieku svētki, nevien Liepājā, bet Nidā. Un kam pie jūras mūž, tam pie jūras jāpaliek. Vecā Osmalā gar Libavu, tajā piekrastē, tur bija liels koncerts, sākās, protams, ar piemiņas brīdi bojā gājušiem jūrniekiem pie pieminekļa Kurmājas prospektā. Protams, ka visās mazās ostiņās, Pāvilostā, Rojā un lielās ostās galvenais varonis tajā dienā ir Neptūns. Jūrnieki prot nevien strādāt, bet arī skaisti priecāties. Liepājā turpinās fotomākslas tradīcijas. Jā. Beidzot arī Liepājā jūras svētki. Protams, ka tajos laikos jūrnieku tāds ļoti spilgts kultūras centrs bija Kursa. Vieta, kas vienmēr bija zinām liepājniekiem un visiem. Tā, šeit ir Liepājas meitenes molekulas, kā viņas paši sev sauc. Visas zināmas, veiksmīgas, jaukas kultūras darbinieces. Dace Grundmane, Iveta Ļesina, Daina Kandēvica, Dace un Gunta. Par to, kā viņas kopā strādāja Metluru kultūras pilī un par to, kā viņām tur gāja. Pils nenogrims. Jā, kā jau vienmēr, arī īpaši spilgta personība Liepājā bija Ausma Groduma, kas ilgus gadus vadīja Metluru kultūras pili. Tad jau bija Dace Grundmane,
un bija arī Iveta Skurstene. Tātad jauna vadība kultūras pilī un jauna, protams, jaunas ieceres un jauna laika. Viss, kas jau ir citādāk, viss, kas mainās. Skatīsimies amatieru filmas, ko apvī panākumu aura. Kā teicu, Liepājā bija kino amatieru studija, kura dalībnieki veidoja dažādas filmas, noskaņu filmas, tematiskās un visādas guva arī balvas republikas mērogā. Pēc tam, kad jau studija beidza darbu, filmas kaut kā arī tika pamestas novārtā, teikšu tā. Un 2 no amatieru studijas dalībniekiem, Māris Šmits un Ādolfs Rēnbergs, uzņēmās šo filmu sakārtošanu un tiešām ieguldīja milzīgu darbu, apkopojot, izveidoja katalogu par visām kino amatieru filmām. Rudenī atkal darbu sāk modeļu skola. Tā, startē Liepājas rokādi. Rokādi, protams, saistās ar šahu. Un Liepājā šahu festivāli sākotnēji, tas bija 60. un 70. gados, kad lieli šaha festivāli tika rīkot Kursas klubā, tolaik Boļševiku klubā, piedalījās starptautiskie meistari no visas Padomu Savienības, un tobrīd šaha kluba direktori bija Olga Zemke, dalībnieku skaits bija ļoti liels. Šeit ir citādā veidolā atsākusies atkal šaha rokāde, nevis festivāls, Biedrības namā. Organizators Āris Ozoliņš. Gladiolis. Kultūru neuzspiež, bet izvēlas. Gunts Dambergs arī savu viedokli izsaka par kultūru un kāda vispār, cik lielas iespējas ir kultūrai. Bet, kultūras darbinieki vienmēr ir pieraduši pie tā, ka līdzekļi nav, bet izdara visu pēc sava vislabākā goda prāta. Rokādas pulkstenis iedarbinātas. Lielajā Latviešu biedrības namā, lielajā zālē pie aptuveni 60 šaha galdiņiem. Vakar turnīra dalībnieki aizvadīja pirmās 3 kārtas. Vasaras skoliņā izlaidums un modeļu skola atkal. Lielmeistari rokādē dabūt trūkties. Kādēļ tieši trūkties? Tagad nevarēšu pateikt, bet katrā ziņā, kā jau. Viss, kas var gadīties. Retrospekcija Rožu laukumā. Tātad Visvalds un Benita Bitāni. Dzīves biedri. Visvalds Bitāns fotomākslinieks un Benita Bitāne gleznotāja.
ģimenes izstāde. Ļoti interesanta, savdabīga, ļoti skaista. Jā, Sudmaliņas Liepājā. Liepājas Trīsvienības baznīca. Nē, piedodiet. Annas baznīca ir slavena īpaši slavena ar mākslinieku Sefrensu altāru darinājumu. Un šeit tieši tiek atzīmēts šis gadījums. Šeit atkal par Bitānu izstādi, kuras Aija brauc uz Spāniju. Gladiolas atkal ir klāt. Ceturtā ekspresīva un trauksmaina izstāde. Dažādi viedokļi, dažādas atsauksmes pozitīvas. Aija jau ir devusies uz Spāniju. Te ir dažādi kultūras apskati un vērtējumi un notikumi. Es domāju, ka Liepājā kultūras notikumi ir daudz bijuši. Vēl ir 97. gads. Kārļa Ulmaņa 120. jubileju gaidot. Liepāja bija arī Latvijas galvaspilsēta, protams. Un kā tas viss notika? Sievietes sabiedrībā. Šoreiz ir runa Zigrīda Rusiņa, Aija Barča, Dzintra Reisa, Gundaga Kreice un Simona Laiveniece un Vita Rozenberga, protams, arī. Divu diriģentu monologi. Viss lielākā cieņa Valdim Vikmanim. Protams, Jākaps Ozoliņš, viņa specialitātes skolotājs gan bija Kārlis Klucis, bet tie, kas ir izgājuši Valda Vikmaņa, es teikšu skolu. Es visu to cilvēku priekšā noliec galvu. Latvijas biedrības nams atklās piemiņas zīmi Kārlim Ulmanim. Jā, Irīna Tīra atklāja savu izstādi. Un šeit, lūk, ir Kārļa Ulmaņa piemiņas zīme. Ko var pateikt par Kārli Ulmani? Jā, kā vienmēr,
ir dažādi vērtējumi un viedokļi. Bet tas bija izcils latvietis. Amatnieku gada tirgus. Īsta, nevis poļu prece. Poļu precei, protams, nav nekāda vaina, bet šeit ir tikai mūsu ražojumi, mūsu. Amatnieku svētki Tirgoņu ielā un Miķeļa diena biedrības namā. Un vēl maizes svētki. Maizes svētki arī vienmēr bija ļoti labi apmeklēti, un kā jau teicu, maizei ir tāda svēta smarža. Aija jau Spānijā un Aija Lutinas, Spānijas saules, viss par braucieniem, par koncertu. Pilsētas doma pārtrauca sadarbību ar Lailu Milleri. Laila Millere, jā, īslaicīgi, bet bija kultūras ministrijas inspektore. Es domāju, ka Laila Millere nesaprata domi, un dome nesaprata Lailu Milleri. Šeit es piemetināšu vienu frāzi. Es domāju, ka no domes puses tas lielākais cilvēks, ar ko nebija saprašanās, diemžēl bija Irēna Krūma, lai viņai cilvēkam labveids. Metluru kultūras pilsētas kolektīvi baidās par savu nākotni. Jā, šeit jau ir Iveta Skurstena, kultūras pils direktora, bet, es domāju, tas attiecās ne tikai par Metluru kultūras pilsētas kolektīviem. Tādas bailes, ja teiksim, ir bijuši visiem kolektīviem. Tautas teātris Skate. Jā, Liepājas Latviešu biedrības namā brīvdienās piedalījās Lielvārdē. Tāds Latvijas piļu spoku salidojums. Visa pamatu pamats. Jā, par Liepāju, protams, atkal. Pēdējais padomjas bastions. Rubrikā skatiens. Koris Intis pēc pirmās pakāpes diploma saņemšanas koru Skatē Jaunpilī. Jauniešu kamerkorim Intis 10 gadi tai brīdī bija. Kultūras komisija, ko darīt? Jā. Liepāja miniatūrās Irīna Tīre. Jā, Irīnai Tīrei ir raksturīgas miniatūras, tieši ļoti smalki izstrādātas miniatūras. Irīnai Tīrei jubileja.
biedrības namā skan dzēja un mūzika. Protams, viens no vainniekiem Olavs Gutmans, bet šeit pulcējās visi Liepājas dzejnieki, dzejdari. Latviešu biedrības namam dzimšanas diena. Mēs arī savam namam atzīmēja dzimšanas dienu, un es domāju, ka šis nams bija to pelnījis, jo ļoti ilgus gadus, protams, viņš bija citu valdījumā, un tāpēc mēs viņu mīlējām īpaši. Beķerējs rāda savu rudens devumu, tātad kārtējo reizi maizes smarža namā. Alus svētki Spānijā. Latvijas pārstāv Liepājas rajona dejotāji un mūziķi. Un no Liepājas tur piedalījās tieši pūtēju orķestrs, biedrības nama pūtēju orķestrs. Liepājnieku un aizputnieku Spānijā. Problēma raksts kultūra ir kā sieviete, lai to apbrīnot, tai ir jābūt gudrai, koptai un ar šarmu. Jā, tāds ir. Atkal kultūras raksts, bez atvērta loga pietrūks pirkstumu un plašumu. Elpas, plašuma elpas. Smalkās aprindas, vai mums tādas ir? Nu, es jau domāju, kad ir. Vienmēr un tikai pret straumi. Ivona Šakale, ļoti aktīvs un darbīgs cilvēks, nevien kā pianiste, kas strādāja Emīla Melngaļa muzikas vidusskolā, bet arī kā bērnu operas studijas renesanse dibinātāji un vadītāji. Jā. Ivona vienmēr ir bijusi dzirkstoša burtiski. Intis atgriežas un Aija atgriežas ar uzvaru kārtējo reizi. Jā, 62. dzimšanas diena jau tiek svinēta 22. oktobrī. Nu, mēs aicinām vienmēr tad savus atbalstītājus, pirmām kārtām liepājnieks, protams. Mana asins zeme, mūsu asins zeme, kārtējais skatiena raksts. Un šeit arī dziesmu svētkiem 125 gadi. Viss, kas veltīts dziesmu svētkiem un dziesmu svētku noris un tā tālāk. Svarīgākais attieksme, naudas maks pēc tam. Rajona kultūras nodaļas vadītāja Ilga Skābarde. Jā, piekrītu. Naudai ir svarīga nozīme, bet attieksme droši vien ir svarīgāka. Svētkos apmaldījušies, jā, atkal par dziesmu svētkiem, par naudu. Fotomākslinieci no Toronto tieks ar Liepājas kolēģiem. Ivona Vāre. Nu, tā bija bieža viešņa pie Liepājas fotostudijas māksliniekiem.
Ir bijušas daudzas Ivonas Vāras izstādes Liepājā, un tā bija tāda apusēja simpātija starp Liepājas fotomāksliniekiem un Ivonu Vāru. Un tad es sāku fotografēt. Tas ir apraksts par to, kā mākslinieci sākus fotografēt un kā visa dzīve paiet. Latviešu teātris svinēs 120. gada dienu. Šoreiz ir runa par Lielo teātri. Un izstādes un koncerts Latviešu biedrības namā. Jā, 2 mākslinieki, Daina un Gunārs Kopštāls. Gunārs Kopštāls ir fotomākslinieks un Daina Kopštāla ir keramiķe. Šeit ir Irīnas Tīras darbs. Vai atzimt leģendai par Liepāju. Vēsturiski un arhitektoniski vērtīgāko Liepājas ēku un ēku kompleksu saraksts. Vesels saraksts. Jā, tā kārtējo reizi bija virsnieku balle biedrības namā. Protams, ar jautrībām, ar dažādiem notikumiem un izdarībām. Šī ir tā pati izstāde, Daina un Gunārs Kopštāli, keramika un krāsu foto. Latvijas dzimšanas diena Liepājā, tātad 18. novembris Liepājā. Svētku koncerts, kas bija arī sirds svētki klausītājiem. Jā, Irīna Tīre izstāde objektīva fokusā Madonna ar bērnu. Jā, kā nu kura doma? Kāda doma ir aktīvāka, kas cenšas vairāk diskutēt un tikties ar liepājniekiem, cita mazāk. Bet tādas reizes manā laikā bija daudz. Tā, Mārtiņš Buclers ir Latvijas fotogrāfijas un mākslas fotografijas pamatlicējs un tika iedibināta Mārtiņa Buclera prēmija. Un viens no šīs prēmijas laureātiem bija arī Gunārs Kopštāls. Par jauniem fotomāksliniekiem nekas nevar pastāvēt, ja neiesaistās jauni dalībnieki, jauni spēki. Tā. Latviešu teātris svētku jubileja iesākās ar aktieru Zigurda Akmentiņa ievadvārdiem un godu parādīšanu teātra mākslai. Zigurds Akmentiņš bija dzīva Liepājas teātra vēsture un tika atzīmēta Latviešu teātra 120. gadi. Ko darīt ar bērnu bibliotēku? Jā,
Tā bija problēma, jo sakarā ar to, ka bija jāatstāj telpas, visa ēka bija jāatbrīvo, kur atradās pirmā bērnu bibliotēka. Tas nebija vienkārši. Jā. Ilga Erba, kas bija to laiku bibliotēkas vadītāja, ir satraukta ne tikai par bibliotēkas iespējamo pārvietošanu, bet arī par noslēpumainību, kādā šī problēma tiek risināta. Ļoti precīzi. Irēnas Krūmas laikā tas bija, tā bija normāla parādība. Tā Mazalda Viesta gleznotāja sadziedāšanās svētki biedrības namā, kurā piedalās seniori no visas Latvijas. Ļoti jautri pasākumi un notikumi. Spoži notikumi Pelēkā pilsētā. Viedoklis, skatiens ekonomikas un kultūras mijiedarbības paradoksi. Kur dzīvē nav paradoksi? Lietu sakārtošanas laiks. Par šo rakstu un šo cilvēku es neko neizteikšos. Talants maksā naudu. Savs stūrītis zemes. Valdis Vikmanis savos verbeļniekos. Jā. Mūsu egle, un kā izrādās, ka tajā gadā tā bija lielāka nekā Rīgā. Jā, Rožu laukumā vienmēr Ziemassvētku egli tiek īpaši iedegta un ar īpašu šiem koncertiem un skaisti. Ziemassvētku tirgū arī ziemā var dejot, var braukt ar zirgu. Tie arī bija viena no tādiem populārākiem, jautrākiem, mīļākiem Ziemassvētku pasākumiem biedrības namā. Grandiozā balle. Grandiozā balle gada nogalē. Jā, tās tik bija balles. Bija tāda ziedu dizaina studija Liepzars. Un šī studija ļoti aktīvi un ļoti neparasti, skaisti apdzīvoja Karostas parku. Un šeit arī biedrības namā pirms Ziemassvētkiem bija tāds īpašs šīs studijas izstāde. Jā, Ivona Vāre par savu darbību.
Nu, gada nogalē, ko nu katrs novēl. Es varu tikai pateikt vienu, ka un kā izrādās, tad to es jau sen esmu teikusi, ka es ļoti mīlu cilvēks, un šajā gadā man ļoti iepriecināja cilvēks savstarpējās attiecības. Nepatīkams vienmēr ir aizmugures intrigas, no tām paliek mielas. Ceru sagaidīt, ka nākošais tīģera gads nebūs sliktāks par iepriekšējo. Liepājniekiem novēlu, lai tajā ikdienas pelēkumā katrs spētu saskatīt gaišumu. Neapceriet tik daudz grūtības, bet saskatiet labo, silto, patīkumo. Lai visus apņem mīļums. Jā. Es to vienmēr esmu teikusi. Nu, šeit ir, ko liepājnieki, dažādi liepājnieki ir teikuši par aizejošo gadu. Protams, Uldis Sasks un arī cits cilvēks, tā kā gads ir galā, vērša gads ir beidzies, gaidīsim nākošos gadus un noteikti cerēsim, ka nākošie gadi būs arvien labāki. Paldies! Liepājas Latviešu biedrības nama pamatakmens ielikšana 1934. gadā. Jā, tā ir vēsturiska bilde. Tā arī Liepāja. Vecais tirgus, tātad simtīgs. Jā. Ar skatu no ezera puses gandrīz uz jūras pusi. Nu, tā varētu teikt. Jā. Mēs taču ilgus gadus pēc tevīm, tas ir Radio LNR, izvietojām radio redakciju Latviešu biedrības namā. Studija mums bija teātra mazā zāle augšējais stāvs, bet redakcija bija Latviešu biedrības namā. Tur ik pa gadiem vairākās citādās telpās, bet mēs tur bijām. Un toreiz atbrauca Darija Juškeviča, jo Radio LNR saņēma Latvijas radio filiāles statusu. Un tas viss notika Liepājas Latviešu biedrības namā. Tā, lūk. Pēc tam jau mēs tik pārcēlāmies uz Ezerielu, bet visus tos gadus mēs bijām Latviešu biedrības namā. Jā. Pulku gadi tie bija. Jā, un toreiz tik piešķirts Latvijas radio filiāles status. Plāksnīt es nodevu Liepājas muzejam. Skaidrs, jā. Tas tāds interesants. Es tā domāju, un es atcerējos, Dārija bija ļoti labvēlīgi noskaņot pret Liepāju un visām padarīšanām. Viņa bija ļoti, ļoti gaišs cilvēks arī visā Latvijas radio attīstībām tam līdzīgi. Jā. Es vispār ļoti gaidīju ikvienu cilvēku biedrības namā. Man liekas, ka viņam tieši tur ir vieta. Visas iestādes, organizācijas, visus notikumus, man liekas, ka viņiem tieši tur vajag būt. Man ļoti Bet tā tas arī ir. Biedrības nams, tas ir Liepājas simbols visām lietām. Tas bija simbols visām lietām. Jā.